Ar šo tiek izsludināti sākotnējā formā visiem uz zemes un ārpus tās robežām visu frekvenču vibrācijās, kā arī ciparu, burtu, simbolu, attēlu un citu komponentu kombināciju datu pārraides sistēmām uz zemes un ārpus tās robežām. Ar šo tiek paziņot, publicēta, kā arī citādi darīta zināma dabiskās evolūcijas attīstībā sevi apzinošas dzīves būtnes būtības esības, kas apveltīta ar spēju just, ar spēju uz mīlestību, daili, saprātu, gudrību, spēku, uzvaru un diženumu. Dzīvais vārds ir tikai tad, kad to izrunā tā autors. Jebkura šī vārda versija elektroniskā papīra, visi jebkuri citi formas ir iespējams līdzīga šī vārda nozīme, bet tas nav dzīves vārds. Jo dzīves vārds ir tikai tad, kad to visu izrunā viņa autors. Zelta likums. Es esmu savu domu, formu, autors, savas domas izpaužu un izrunāju, runāju caur dzīvo vārdu. Visi raksti, kas ir uz papīra, elektroniskā vai jebkādā citā vizuālā uztverāmā formātā, iespējams ir saistoši kādam, kas šos vārdus, burtu kombinācijas, salicis, rakstījis, drukājis vai jebkādi savādāk vizualizējis, bet ne runājis ar dzīvu vārdu, un kas nav šo burtu, vārdu, autors, īpašnieks. Viņa skaidrojums iespējams ir saprotams, bet nav izprotams, jo šo vārdu, burtu kombināciju vai likumu vai dokumentu vai šo rakstu satura autoram ir ar savu dzīvo vārdu jāapstiprina viņa domforma, viņa autorforma, kuru viņš ir uzlicis uz papīra, elektroniski vai jebkādā citā formā. Dārgie draugi, pamostieties beidzot savā apziņā un sāciet apzināties, uz kā jūs katrs stāvat, kur jūs dzīvojat. Uz zemes vai kaut kādā vizuālā vai iedomātā mentālā simulācijā vai ilūzijā. Vai jūs dzīvojat uz zemes, vai jums apkārt ir dzīva radība, vai jūs dzīvojat joprojām šajā te mentālajā valstu veidojumu korporāciju ilūzijā. Sāciet mosties!